tikai skenē apkārt un bam, pēkšņi kādam dibenāt. Man nevajag to Gucci somu. Es saku, es nopirkšu tirgu ādinieci parastu. Jūs baigi zinoši tajos skatu laikos neesat. Biem, jo. Lai skan. Kas tev prasīja? Arī šad tad tev vajag taisīt ātrus manevrus. Bez stresa, bez panikas, uzreiz saproti, kā rīkot. Jā, tās kļūdiņas varētu vairāk tādas kļūdiņas īstenībā. Vairāk Disciplīnai ir jābūt obligāti. Visu laiku tā mašīna kārties nostienās kļūdās. 2-3 mēneši pēc tam, kad Daņiks sašāva. Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu auto ar 0 eiro pirmo iemaksu uzsaukt CSDD izdevumiem un garantiju pie mums Autorīga Rīga Višķela 14. Čau visiem, šī ir Autorīga podkāsts Nebrauc virsū 13. jau epizode. Mēs esam diezgan tālu ceļu ar puišiem nogājuši. Ar mani joprojām kopā ir Artūrs un Dāvis no Autorīgas, Spečuki. Visu zin par mašīnām. Dīvānu eksperts. Dīvāni eksperti un mašīnu eksperti. Exactly. Un pirms es iepazīstinu jūsu skatītājus ar mūsu šīs epizodes viesi, Bogu, nospiežat to subscribe Autorīgas YouTube kanālam. Roka neatkritīs. Viņi ir to pelnījuši, lai mēs redzam, ka mēs kaut ko te saprotam, kaut ko pareizi daramies, vai ne? Jums tas ir maziņš darbiņš, bet mums liela motivācija darboties tālāk, saukt foršus viesus un rīkoties. Tā kā like, subscribe, let's go. Ko un šodienas viesis, kas pie mums ciemos, ir vīrietis, kurš māk uzlikt uz pauzes ne tikai ar savām rīmēm, bet arī ar savu fizisko formu un harizmu. Mūziķis un fighteris Denis Stepānovs. Čau visiem. Fight entuziasts vairāk jau. Čau. Tā mēs varam dēvēt. Kā tu jūties jaunajā gadā? Super. Jaunais gads aktīvi iesācies. Tikko aizvadījām Bazara 0 Fight Club 2 dienas apakaļ. Tas maz sanāca gulēt. Šonakt izgulējos, lai varu papļāpāt ar jums šodien šeit. Vajag labi. Milzīgs paldies. Jā, Denis pacentās šodien. Cik tev... Sagatavojās. Jā, vai ne? Cik tev ilgi ir tiesības? 6 gadi būs aprīlī, man liekas. 7 gadi būs aprīlī. 7 gadi? Tās pieredzējis šoferīts. Jā. Un daudz arī sanāk braukt, tā kā noteikti pieredzējis. Kādam 7 gadu laika ir personāži ar tiesībām, kurus nevar saukt par pieredzējušiem, jo viņiem ir 10 gadu tiesības, bet viņi maz piesēžās pie stūres. Reiz gadā labi, jā. Jā, un tad manā gadījumā tiešām pieredzējis, jo daudz sanāk braukt dažādām mašīnām un pieredze ir sava. Ievāktā. Vai tev ir bijusi mašīna, uz kuru visi atskatās? Gadu es nostrādāju pie Lucky 13 Ivara. 21. gadā es pie viņa strādāju. Un viņa uzņēmums, viens no lielākajiem autotūningu uzņēmumiem bija un vēl projām ir Baltijā. Un tad tur pārsvarā ir dārgas, krutas, uzķilnētas mašīnas. Un es biju tāds... izsūtāmais puika, aizvest mašīnu no vienas lokācijas otru, savākt, mojka, kaut kādas sadarbības lokācijas uz citiem servisiem, aizvest katrā vietā, kāds dara kaut ko citu, un tad sanāca daudz braukt ar krūtām mašīnām, tad bieži atskatījās. Kaut kas, kas tavu sirdī iekrita no tā visa perioda. Bija kaut kas tāds, ko tu skaties tāds, ka tev pašam vienkārši braucot ir lepnums par sevi, ka tu esi tur ticis. Pirmā krūtā mašīna, ko man iedeva Ivars, viņš man iedeva kādu laiku ar viņu pabraukt, tā bija, man liekas, tajā laikā 16. vai 17. gada Panamera, kuru viņš bija uzķūnējis un baigo jaudu uztaisījis tai mašīnai arī, un tad gan salons, gan kā tā mašīna izskatījās, gan kā viņa gāja. Es iemīlējos tajā mašīnā, un no tās dienas es sapratu, ka man kādu dienu būs tāds piekdienas vāģis. Tā nav ģimenes mašīna, bet piekdienas auto, ar kuru es varu izbraukt ārā ar draugiem vai uz kaut kur pa centru, vienkārši izmest apli. Man būs tāda mašīna, jā. Tā bija pirmā mašīna, ko viņš man iedeva, un es reāli iemīlējos Panamerā. Tā kā, jā, tas bija. Sev tā būtu tava sapņu auto. Jā, es gribu tādi 2 auto, ko es noteikti nākotnē iegādāšos. Tas ir vai G-klases Mercedes vai X5 BMW, kas ir džipveidīgi auto. Tad tie ir vairāk, kurus var izmantot arī ģimenes vajadzībām. Un tad Panamera būs otrs autiņš, ar ko iedos čībā nedaudz. Tā. Puiši, kāds ir? Katram vecam ir tā, ka jānopērk vai nu X vai nu Gelix. Jā. Tas bet tie 2 nodalījumi, tas ir ģimenei un tas ir man prieciņam.
Jā. Tam obligāti ir jābūt. Laikam jau tas ir, katram Tas ir ambiciozam, defaulta fails. normālam džekam, vīrietim ir šādas ambīcijas un sapņi, ko gribas, kuru ķeksīt gribas atzīmēt un izdarīt. Bet Panamera jau nemaz tik maziņa nav. Nē, viņa nav maziņa. Tā kā īstenībā arī var apvienot kā ģimenes auto. Jā, nē, maza viņa nav, bet, džips noteikti ir ērtāks. Tas stabili, jā. Forši, ka tu vari divus nopirkt, ja tu vari divus nopirkt, tad viss labi, tad ģimenei būs ar ko braukt. Jā, protams. Gan jau vajadzēs 3, 4 vēl bērni augs un redzēs, kādas tās vajadzības būs otrai pusītei. Tā kā tur var gadīties iebersties uz autoparku. Uz autoparku un uz naudām, un tā būs mašīnas jāpērk. Bet, viss kārtībā, jāstrādā un viss būs. Vai tu savā jaunības, labi, tu neesi vecs, bet, kad tu biji jaunāks, vai tu kādu mašīnas izmantoji priekš flirta? Nē, man nav. Es vispār, varbūt no vides, no kuras es nāku, es esmu izaudzis par šādu personību. Man nekad nav bijis būtiski pirkt brenda drēbes, piemēram, vai tur Rolex, vai iet tur, Gucci, Louis Vuitton un viss šitais. Es nopērku to, kas labi izskatās. Es tagad arēnā saģērbos, man saka, cik tu labi, tiešām daudz komplimentus izteici par manu outfitu. Tas outfits par laimi maksāja 60 €. Es nopirku džinsus un Zārā jaciņu, foršu, maiku un visu, un saņēmu komplimentus. Un tas pats, es nekad uz tādām materiālām lietām un mašīnām, un es nezinu, es varu piebraukt tieši otrādi. Es labprāt piedurtos ar kaut kādu sarūsējušu golfiņu piebraukt un paskatītos, kāda būs reakcija. Drīzāk tā es izdarītu un mēģinātu savu harizmu izbraukt un parādīt vienkārši savu personību, savu pārliecību. Tas ir tas, ar ko es atstātu iespaidu. Ne tas, kā es esmu apģērbies vai kas man ir. Nekā tāds neesmu bijis. Tad tu mašīnas dēļ neesi iepazinies ar tevi, meita nav iepazinusies? Nē, protams, tu brauc ar tādu mašīnu, tev ir tāda forša flex sajūta, bet noteikti nav bijis mērķis iekāpt mašīnā, lai tagad kaut kādu mazo tūlīt apsēdīsies salonā. Nekad Kamēr nav bijis. Panameru brauc svešu. Jā, Pamiedzināt, viņi jau skrien. Un skaties tikai skenē apkārt un bam, pēkšņi kādam dibenā, tāpēc, ka ne tu skaties ne tur, kur vajag. Bet nē, es par laimi, vienkārši es esmu tāda personība, man nekad nav gribējies flex. Un man ir draugi, kas saka, tur pasties, mēģina nohaslot man. Šitā ir oriģināla Gucci soma, pārdošu tev pa 5 sotu. Es saku, man nevajag tev Gucci somu. Es saku, es nopirkšu tirgu ādiniec parastu. Man uzdāvināja. Mana Gucci somiņa, ar kuru es visur vazājos, tā ir oriģināla, bet man viņa uzdāvināja. Pats es nebūtu pircis viņu. Tā slavenā somiņa. Nē, tad, kad izaugs jau ļoti līmenis aug un viņš izaugs vēl augstāks, protams, ka gribās nopirkt arī kaut kādu dārgu aksesuāru vai tāpat par mašīnām mēs runājam, krūtu mašīnu, bet to es vairāk gribu priekš sevis, priekš tās enerģijas, priekš enerģijas apmaiņas, ka tu esi sasniedzis to līmeni, bet ne priekš fleksa. Tas fleks, protams, katram mums nedaudz kaut kur ir, bet tā nav prioritāte. Tas nav tas galvenais iemesls. Pareiz, puiši, ja? Jā, tas, man liekas, tā ir diezgan tāda korekta un man nav pat komentāru, ko pieaugusi pozīcija. Jā, pieaugu, tieši tā. Pieaugušam vīrietim vajadzētu vairāk domāt par to, kas tu esi, kāds tu esi, un likt savu prātu un ķermeni un vispār savas kaut kādas spēcīgās īpašības lietā, nevis domāt par to, kā pakāst laiku uz fleksu kaut kur. Vai rajonā nokaļīt mazo. Nokaļīt mazo ar pārliecību. Es domāju, vispār simpātiskākā lieta, kas ir vīrietim, man liekas, tā ir inteliģence. Cik tu esi gudrs, cik tu daudz zini, ko tu spēj pastāstīt. Un vispār, inteliģents, mērķtiecīgs vīrietis ir noteikti simpātiskāks par ar zelta apkārušos 2 klases pabeidzis džeks, nezinu, čigānēts no rajona. Staigāts ar Gucci somām nokrāvies, tas, es domāju. Savu zelta geļiku. Taisnība. Čigāni man čomie, kas viss kārtīgi. Tā tauc viņiem. Vai auto tev ir palīdzējis promotēt tevi kā slavenību un veidot tēlu? Vai arī tas ir vienkārši patīkams bonus par visu to smago darbu, ko tas ieguldīs? Un, zin kā, šeit laikam jāuzdod jautājumu cilvēkiem no malas, kas man seko līdzi, vai viņiem tas, ka es braucu ar foršu auto, vai viņiem tas ir
palīdzējis kaut kā papildus iedot ieganstu man sekot līdzi un atbalstīt mani. Bet es domāju, ka nē. Tā ir daļa no visa, tas izkrāso to manu tēlu. Tad pēkšņi es cīnos, tad pēkšņi es braucu krūtu auto, tad nākamajā dienā es braucu sabiedriskajā transportā, un tad cilvēki domā, kas tā Džeka dzīvē notiek? Kaut kur Tu esi braucis nesen sabiedriskajā? Nu, kaut kāda pēdējo 3 gadu laikā kaut kāda 1-2 reizes ir bijuši, jā. Bet es uz kapucu uzmaucu striķi un galvu lejā un skatos tā, lai neredz. Kaut kāda viena ir bijusi situācija, viena pietur jānobrauc. Vieta kājām skaties nāk trolejbus. Labi, ir ievērš. Bet vispār tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es noliku. Man tiesības ļoti grūtināts man tiesības, bet tas viens moments bija, es sāku palikt ar vien publiski atpazīstamāks, un man sāka nepatikt tā uzmanība sabiedriskajos transportos, un kad cilvēki nagļa kā fočē, un viņi pēc tam liek iekšā internetā, un man tas sagādāja diskomfortu, un es sapratu, ka tā ir zīme, ir pienācis laiks tiešām beidzot aizvest to tiesību situāciju līdz galam. Un tā es noliku tiesības, jo nav tā, ka es esmu iedomīgs un es nevaru pabraukt sabiedriskajā transportā. Es varu vienkārši diskomforts, es nevaru tur normāli ērti atrasties. Tāpēc sapratu, ka viss ir laiks. Kas tieši sagādāja tie tiesību likšanā to visgrūtāko teoriju braukšanu? Teorija. Praktiskais man patīk. Tāpat tās arī bija savi momenti. Es šauraucu Reika tētim, viņš bija mans instruktors. Viņš, protams, joprojām noteikti teikt, ka es neprotu braukt. Pagad, viņš bija instruktors vai tavs vienkārši privātais? Es tur īstenībā pa savam... Tur bija stāsts, varbūt, ko nedrīkst stāstīt šeit. Bet es nonācu līdz Reika tētim, un es paņēmu viņu priekš sevis. Es īstenībā varēju to arī nedarīt un uzreiz iet uz CSDD. Bet man vajadzēja iemācīties braukt, jo es bet tas bija daudz baudāmāk, patīkamāk. Tāpat bija savas sarežģītības pakāpes tajā visā. Bet tas bija baudāmāk nekā teorija. Nepatīk man teorija. Nekad nav paticis. Bet viņu vienkārši vajadzēja iezubrīt. Jā, vajadzēja tur tā lieta iezubrīt. Man nepatīk. Ja ir kaut kādas lietas, uz kurām es ļoti, kas ir mans, kas mani uzrunā skolā, kaut kādi mācību priekšmeti, tur es varu iezubrīt. Man tas patīk, tas ātri paliek prātā. Ceļa zīmes un viss, kas saistīts ar ceļa satiksmes noteikumiem. Nebija tā, ka es biju ļoti liels fans tam visam, kas tur notiek, bet to vajag zināt, protams. Bet, kaut kā, labākais veids, kas uz mani nostrādāja, kā iemācīties, ir vienkārši iet iekšā CSDD eksāmenos internetā vienkārši un likt. Kamēr nav. Līdz tu jau iemācies. Jo pēc attēla redzi pareizi. Tādā veidā es arī iemācījos, bet es dodu priekšroku praktikai, jebkurā situācijā. Es biju dzirdējis stāstus, kur cilvēki liek tur 3000 tos testus, lai tikai iemācīties tā, ka viņi paši nevar. Vienīgais variants, kā viņi var nokārtot to eksāmenu, ir atcerēties pilnīgi visus tos jautājumus, ko uzdod. Un cilvēki mauc. Nē, es tā arī mācu. Tā jau ir sava veida mācīšanās, tāpat zubrīšana. Galvenais, lai viņi tad, kad viņi tādā veidā mācās, lai viņi arī piefiksē, kas tas ir, nevis vienkārši atcerās. Te bija C, te bija B, te bija A, šito bildīt atceros, bet satiksmē tu brauc, un tad tev arī, tur vairs nebūs tev C uzzīmē. Tā, te būs A vai B. Jā, tev jāsaprot, ko tā situācija nozīmē. Tā kā šajā gadījumā es, protams, mācoties arī piefiksēju. Tā kā man bija cilvēki, kas man arī paskaidroja, kuri jau ir pieredzējušāk šoferi, ko tas nozīmē. Tev jau vajag arī iemācīties, lai tu nebūtu bīstams sabiedrībai piedaloties satiksmē, lai tu arī saproti, ko tas viss nozīmē. Jā, tieši tā. Bet labākā pieredze, protams, ir braukt. Es noliekot tiesības, es nemācēju braukt. Es iemācījos braukt, strādājot pie Ivara, braucot ar dažādā veida mašīnām. Lielām, mazām, manuālu, automātu, dārgu, netik dārgu, vecu. Katru dienu braucu ar mašīnām. Viņš tev deva braukt bez tiesībām? Nē. Tad, kad es sāku pie viņa strādāt, es jau biju nolicis tiesības. Sanāk, kaut kādu pusgadu vēlāk es tieši sāku strādāt pie viņa. Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu autoru 0 eiro pirmo iemaksu uzsauktiem CSDD izdevumiem un garantiju pie mums autorīga Rīga Višķela 14. Tagad mēs ar Denisu varam bišķi atpūsties, jo puiši mums ir sagatavojuši spēli, un tad viņi dos tālāk esošās instrukcijas. Sagatavojām nelielu kvizu tipa jautājumus, kur būs pareizās atbildes, būs nepareizās atbildes, un jūsu uzdevums būs uzmanēt vai zināt pareizi atbildēt, kur no atbildēm būs pareizā.
Tātad jūs esat vienā komandā, mēs esam otrā komandā. Varbūt sāksim ar pirmo jautājumu. Tas ir, kādā auto atradās Tupaks Šakurs brīdī, kad viņu nošāva? Machiavelli, BMW, Longā, nepateikšu precīzi, kādi tur skaitļi tajā mašīnā. Es varētu parādīt bildi, pionieris varētu pateikt precīzāk, bet tas bija BMW. Es noteikti varu šeit pielikt kaut kādu bildīti, kā izskatījās Tupaka BMW. Garais, ļoti, ļoti degvielas un patēriņu ņemošais rīgais auto pionierim. Mūsu kreisā krasta reperim ir tieši tāds pats modelis, nopirkts no tās pašas rūpnīcas, kur ražoja arī Tupaka BMW. Es ar viņu braucu, baigi ēd degvielu. Bet precīzi modelis nenosaukšu, bet tas bija BMW Longs. Ok, es varbūt nosaukšu tos variantus. Mums ir BMW 750. Otrais variants mums ir Cadillac Sevils un Mercedes S600. 750. Baigi tur no tiem variantiem jēga nebija. Nebija, tur man liekas bija Jā, 750. Jā, Kāda bija sajūta, kad tu izbrauci ar... Nē, man ļoti patīk tā mašīna. Un tas, ka es esmu liels arī, raps ir daļa no manas dzīves, un es tāpat sekoju līdz Tupakam, visam tam backstoryam. Un interesanti un apzināties to faktu, ka tā mašīna nāk no tās pašas rūpnīcas, un pionieris uzlika vēl diskus tādus pašus, kādi bija tieši Tupakam tajā BMW dienā, kad viņi sašāva. Pa lielam tas bija praktiski copy-paste, tā pati mašīna. Interesanti sajūta, jā. Tāda nostalģija sava. Tur nav tikai tāda tehniskā vērtība, man liekas, tur arī tāda ir sentimentālā. Jā, sentimentālā, tur ir sentimentālā tieši tā. Ok, labi, 1-0, jūs esat vadībā. Šeit varēja uzticēties. Es varu viņam uzticēties, jā. Ok, jau mēs pieķerāmies daļai pie tiem Cadillaciem. Kurš Cadillac modelis 50. gados kļuva par luksus simbolu? Mums ir 3 varianti. Es domāju, ka jūs baigi zinoši tajos Cadillacos neesat, bet mēs nosauksim. Beidz, Artur. Tātad Eldorado, Sevils un Escalades. Sevils. Sevils, dā. jā. Sevils. Kā mēs zinām, laikam Escalades mums ir tādu jau svaigāku reperu, bišķiņ tāds luksus simbols. Bet, jūs teicāt Sevils. Jā. Vai ir kāda varbūt otrais variants, ko izvēlēties? Es kā otro es ņemtu pirmo. Kas bija pirmais? Eldorado. Jā, Sevils, ne? Sevils? Jā. Nē, pareizi atbildēt. Pārliecinoši tas. Eldorado. Sevils, laikam, skaitās. Sevils mums, laikam, skaitās tāds bišķi vidējās klases, Cadillacs tāds vairāk darba klasē. Bet Eldorado bija tāds riktīgs. Es pēc šitā pastīšos, kas ir Sevils un kas ir Eldorado. Šeit arī noteikti bildītas pieliksim, kā izskatās kurš. Ok, tā, turēt paturpināts. Varam. Ok. Tad mēs jau zinām, ka Denis mums ir dabūjis Volkswagen ID bāzi. Kā vispār braucās? Super, braukšana, ērtības, iesaku. Es neesmu fans tam, ka man ir jāvelta laika. Man ikdiena vienkārši ir tāda, ka es skrienu tur viss tās lādēšanas. Tur priekšrocība nav tajā, ka tas paņem laiku. Vajag pie mājām uzbūvēt lādēšanas spotu, kur tu vakarā vari atbraukt un pielikt lādēties, bet kā pārvietošanās līdzeklis, es reāli nebiju domājis, ka man kādreiz tā iepatiksies braukt ar busu. Tā kā ļoti krūti. Ok, tad jautājums nākamais ir. Jā, nākamais jautājums ir tieši saistīts ar to pašu Volkswagen ID bāzi. Cik kilovatu viņā ir? Atbildes variants. Jā. 150, 300 vai 210? 300. Man liekas, ka 210. Un tad te domas dalījās. Te jau sāk palikt interesanti. Nākamais šērs papīrīts. Davai. Kā? Uz 3 uzvarām vai uz 1? Kāds? 300. Pareizi atbildi šoreiz bija Lāsmai. 210 kilo. Ko tu liki papīru? Es nezinu, kāpēc liku papīru, es esmu čempioni. Bet īstenībā iespējīgi 210 uz tādu. Uz busu? Uz tādu busiņu tas ir tāds, kā vispār ziemā uzvedās. Nav beigas prigans. Nē, laikam būs jāsalīdzina, kā būs vasarā. Pa lielam nav problēma. Nē. Jā, tu nobraukt var kaut kādi zem 400.
pielādējot pilnu. Tagad ar šiem mīnusiem, kas kaut kādā līdz 370 var nobraukt. Vispār nav slikti. Viņš būs diezgan labi. Diezgan ļoti labi. Īstenībā, ziemā es domāju, viņš ātrāk lādēs bišku laukā, bet, mīnus dod savu, diemžēl, tiem elektroautoriem. Es pilnu uzlādēju, kaut kādu 370 var nobraukt. Dienai pietiek. Pilnībā. Bet rīktīgi stilīgs būs īstenībā, ka tie ID bāzi parādījās. Sākumā skatījos, domāju, wow, kaut kas netipiskais. Pēc tam es atcerējos, kā izskatījās tie pirmie Volkswagen busi, kas ir hippie tie busi. Un es sapratu, ka kaut kas ir no turienes, un foršs autiņš īstenībā. Jā, ļoti foršs autiņš, tiešām. Bet ručkāņš normāli dod? Jā, man patīk vispār tiem elektroauto. Es nebiju domājis, ka arī busam tas būs jūtams, bet arī busam ir jūtams. Vieglajiem auto elektro Teslām uzreiz tu nospied pedāli, tu labi var manevrēt, labs uzrāviens. Šim busam tieši tas pats. Ļoti labs uzrāviens, labi sensori, lieli spoguļi, ļoti ērts pārvietošanās līdzeklis. Tik viegli pierast pie tiem gabarītiem, ka tev nav sajūta, ka tu pārvietojies ar busu. Ir ļoti ērts pārvietošanās līdzeklis, labi manevrēt arī satiksmē. Braukt super, man vajag asistentu, kas man var palādēt to mašīnu. Pārējais viss ir... Labi, tu varbūt ķeramies pie pēdējā. Šis būs tāds diezgan vienkāršs. Kura automarka visbiežāk tiek saistīta ar ielu respektu Latvijas repu kultūrā? BMW, es teikšu, jā, protams, BMW. Beha. Nosauc atbilžu variantus, bet mums liekas, ka Beha. BMW, Mercedes vai Range Rover? BMW es gribētu, zinu, kā es skatos, man ir tas mans burbulis, tie reperi, kas man ir apkārt un ko es klausos, ieslidināt, un tur Beha, un 46, un 46, un es gribētu teikt, ka BMW, jā. Bet varbūt es maldos, bet vismaz tai manā burbulī tas noteikti ir BMW. Ir jau tā, ka jums tas burbulis arī ir tā Latvijas repu kultūra, attiecīgi tā pareiza atbilde arī ir tie BMW. Jā, viss kā tu pateici, ka viss grozās ap to. Jā. Pie tam tiem vecajiem. Tā kulta marka un... Karoči, par Behā mēs zinu, to mēs sapratām. Super. Uz 2 trāpīju. Palika vēl par Opeli parunāt. Tas, ko startā teici. Tur Opeli esi braucis? Jā. Jā, kaut kad jā. Un kā bija? Beks patīk vairāk. Nebija tā, ka nepatika. Nekas, braukt var, bet... Jā, nekas tā nebija tur sajūsma. Jā, normāls labs pārvietošanās līdzeklis. Punkts A, punkts B vienkārši. Jā, viss un nekāda problēma. Bet es biju paņēmis, man pašam nebija Opels. Kaut kad es biju izbraucis, man atmiņā stāv, kad es ar Opeli kaut kur no punkta A līdz punktam B, šādi kāds saka, bija aizbraucis. Jāpadzīvo ar to mašīnu, lai tu tiešām varētu nokomentēt un saprast, kāda ir tā mašīna, paskatīties, cik servis maksā un vispārējais. Tur pēc BMW liekas, ka nemaksā. Tad Opels. Ka tur nav servis. Tad Opelīši forši jautiņi. Tu klausies mūziku mašīnā? Jā, protams. Ir ļoti reti ir tad, kad mūzika arī nedaudz gribās padzīvot klusumā, ka mūzika ir, ja tu ikdienā visu laiku klausies, gribās pabūt ar savām domām. Bet tas ir reti. Pārsvarā man, kur es pārvietojos, ir īpaši, ja es esmu viens pats pa ielu ejot mūziku austiņās vai braucot ar mašīnu, ir īpaši tālāk uz gabals, tad jā, visu laiku liek muzonu. Tāds uz pilnu klapi vai vidēji? Nedaudz pāri vidējiem, tā, lai ir skaļi. Okay. Parkojoties tā nav tā, ka tu viņu izslēdz ārā, lai labāk redzētu? Kur parkojoties? Viņš jau pats nogriež nos, man pat tas nepatīk. Es ieslēdzu atpakaļ gaitu, viņš griež nos pati tā mašīna to muzonu. Ko tu dari? Tu varētu, ja mūzika skanētu, ieparkoties? Protams, vispār, man bija situācija ar to pašu Panameru, pirmo, ar kur es izbraucu Lucky 13. Panameru, par ko es ieminējos. Es paļāvos sensoriem, un sensori man pievīla, un es otrajā dienā, braucot ar to mašīnu, jau otrajā dienā noplēs viņai bumperi. Un tas bija, jo sensors nenostrādāja, un man kaut kā tā bija tāda pieredze, es nepaļaujos sensoriem. Spogulis, tādā veidā es arī parkojos, līdz ar to tas busiņš man var negriezt no muzonos, man nepatīk. Lai kalbasies, tāpat ieparkošos. Jo es nevaru ieparkoties, kad skan mūzika. Man vajag tas ir tas, man nogriež. Tas dīvainais fakts, ka tu neredzi pats spoguļos. Kamēr tev kaut kas bļauj ausī. Bet tev arī tā ir? Es arī tā daru. Nevienmēr, protams, bet ja ir kaut kur pie... Ka izslēdz.
Nē, es skatos parasti spoguļos, ja man tie sensori tā kā bišķi bremzēti ir, un tad tiem es toši neusticos, bet man vajag izslēgt mūziku, lai ieparkotos kaut kur rīktīgi šaurā vietā. Nu, tām jaunajām mašīnām es vēl kamerai ticu. Es redzu, tā ka kamera kā rāda, tam es arī vēl uzmetu. Vot busam te ir forši tāds ekrāniņš, viņam vēl diezgan liels kamera rāda, uz to vēl es paskatos. Bet sensors es neklausu vispār. Manis pēc viņu var jāsaprot, kā viņas izslēgt, manis pēc viņu var nepīkstēt. Man nepatīk te, jo es saku, mani sensors pievilta toreiz. Atceros, kā es drebēju, tā kā apšu lapa zvanu tam Ivaram. Es nezinu, kā tas notika. Ir galva apzināties, cik maksā tas buferis. Jā, bet viņš vispār, tas ir šaurauts Lakī 13 Ivaram. Viņš man ieņēma tajos gados, kad mēs kustējāmies kopā. Viņš man ieņēma tādu tēva lomu, un viņš ļoti daudz man iemācīja. Viņš ir cilvēks, mentors man, kas man ļoti daudz iemācīja arī par biznesu, un kā darīt biznesu, un kā kustēties dzīvē. Tā kā arī toreiz viņš tik saprotoši, viņš saka, nomierinies, viss kārtībā, norakstīsim to uz tavu pieredzes trūkumu. Tas ir sētīgi. Tas ir baigi apsveicami. Jā, Ivars, leģenda. Bet vismaz Denis varam mūziku ieparkoties, ko lielākā daļa Latvijā nevar izdarīt. Visas mammas arī slēdz mūziku laukā. Viņš man tas gēnos ir nodevies. Pirms jūs pastāstījāt par to, ka jūs nevarat ieparkoties, pat nezināju, ka tādi cilvēki ir. Kā skan mūzika, tu ieparkojies. Kāds sakars ir mūzikai un parkošanai? Kā ir tā? Nē. Es varu ar mūziku arī ieparkoties, bet tev liekas, ka tu neredzi, tu tādā blūrā liekas, vai tev ausis tā kā nav nokoncentrējušas. Tu nekoncentrējies tiem spoguļiem, jo tu... Jā, un tev tur skan tavs kaut kāds, es nezinu, ringdērēs, un tu nevar, un tu izslēdz to mūziku, bam, jo... Muzons apakaļ un sēdi priecīgs, ka ieparkojies. Jā. Bet tu esi mēģinājis nedaudz abstraģēties no tā un pamēģināt, tagad skan mūzika, es ieparkošos. Esmu, bet man parasti nesanāk. Es tad iebraucu. Tās jaunās mašīnas, bet viņas pašas griež muzonu. Viņas arī pašas nogriež. Jā, pīkstols sākās muzons. Man personīgi nepatīk tas, lai skan. Kas tev prasīja nogriež? Kādas ir tavs top 5 dziesmas, ko tu klausies mašīnā? Es artists laikam varētu nosaukt. Labi, tev vajag artistus kaut vai. Top 5 dziesmas man tur visu laiku, katru dienu kaut kas cits. 50 Cents, Sudrabu sirds skan daudz mašīnā. Tagad es Geopiko atkal uzsēdos, klausos pēc Hasana iznākšanas. Ar viņu tas tāds ļoti tāds foršas emocijas uzsita. Tagad uzsēdos uz viņa mūziku atkal. To pašu Tupaku klausos. A$AP Rockys. Jā, tie būtu tādi top artisti, kurus skan tev tur uz pilnu klapu. Jā. Un netraucē parkoties. Nē, vispār A$AP's normāli, babuška song bauts viss. Vai tev ir sanācis sarakstīt kaut kādu tekstu vai rīmi sastrēgumā vai braucot pie stūres? Nē, bet es sarakstīju, labs jautājums. Esot vienkārši mašīnā. Mašīnā ir kaut kāda radošā antēna. Ivars man bija iedevis gadu pabraukt arī ar kupeju Geļiku. G-klases kupeju. Es noliku tiesības, viņš man uzvanīja, viņš saka, man tev pārsteigums aizbrauc, viņš saka, tiesības nolikt, bet braukt arī vajag. Tad viņš iedeva man to mašīnu, tad es braucu, tas bija vēl pirms Panamēras. Un tajā mašīnā, jā, tā ir pirmā, oficiāli viņa man nepiederēja, bet es tāpat uzskatu to par savu pirmo mašīnu, un es sarakstīju vienu no savām tādām spēcīgākajām dziesmām, kas ir labs skats, dziesmu par Daņiku, es sarakstīju tieši tajā mašīnā. Sēdēju un rakstīju to dziesmu un izkāpa ārā tikai tad, kad dziesma bija sarakstīta. Tas tieši kaut kādi 2-3 mēneši pēc tam, kad Daņiku sašāva. Es izdomāju, ka es veltīšu viņam dziesmu, pēc tam, kad viss sakārtojās, viņš izdzīvoja un viss bija kārtībā. Es sarakstīju to dziesmu tajā mašīnā un vēl kaut kad, un mums ir dziesma ar Austošā saules dziesma ar kreiso krastu. Tur arī savu pantu, tādu ļoti patriotisku, es sarakstīju tieši sēžot mašīnā. Tā kā mašīnā, un ir vēl bijuši panti, kur es esot mašīnā, man uzreiz pavarās kaut kāds čakars, un es sarakstu arī uz savu albumu 22. Vairākus pantus šajā albumā es sarakstīju tieši atrodoties mašīnā. Nesēžot satiksmē, tad nē, bet kaut kur noparkojoties,
vēl dziesmu notiesāts ar baču. Es arī sarakstīju, sēžot mašīnā, lielāko daļu dziesmas. Kurš Denis raksta mašīnu? Jā, mašīna viņam ir tāda tā kā meditatīvā telpa. Jā, vot kaut kā tā, tas ir labs salīdzinājums. Tur ir kaut kāda radošā antēna tajā visā kombinācijā. Un tad, daudz pantus es sarakstījis tieši esot mašīnā. Vot tagad mūsu lielākajam hitam, par ko pateicoties cilvēkiem un hitam, mēs svinējām busu. Tur gan es izgāju, sudrabs nevarēja izšamāties. Es gaidīju viņu mājās, viņš tur ģērbās, lēnā solī savā, un tad es izgāju ārā, notupos jāviniekā tā uz zemes, uz asfalta, uz trotuāru pie viņu mājām un sarakstīju 10 minūtēs savu pantu dziesmai pasēdēt. Tur nebija mašīnā, tur es iedodu vēl sēmenes un aliņu, un tādā stilā es sarakstīju dziesmu pasēdēt. Un ātrākais pants, ko jebkad es esmu sarakstījis, un lielākais hits, tā kā interesanti atkal parādās tas, ka vienkāršajā slēpjas spēks. Reizēm nevajag sarežģīt lietas. Aizgāja, apnika čoms šamājās, izgāja, notupies, pakasīja dibenu, sarakstīja pantu un izšauja hitu. O kā puikas, nu? Tā tās lietas darās. Jā, tā tas notiek. Jā. Nē, tajās mašīnās tiešām ir vispār... Man personīgi patīk mūziku, vienkārši kaut kur braukt klausīties uz jūru, whatever. Terapija, mašīna ir arī terapija. Jā, tu esi pats ar sevi. Jā. Tu izvēlēsi savu mūziku, ja tev tas palīdz. Viņa tev nedara pāri, neko vispār. Nu, tā kā... Tavs jaunais auto 1 stundas laikā, 0 eiro pirmā iemaksa un garantija. Spied uz linku zem šī video un piesakies testa braucienam. Tev būs 3 izvēles. Beamer, Benz or Bentley. Kas bija pirmais? Beamer, tā viņš izrunājas. Beamer. Nu, Beha, karoči. Beha, Benz or Bentley. Jā, bija tāda Beamer, Benz or Bentley. Jā. Kurš no šiem visprecīzāk atspoguļo latviešu reperi? Un kuru no tiem izvēlētos tieši tu? Kuru no šiem 3? Jā. Reperi, pirmais atspoguļo, to jau mēs... Beha, jā? Jā, to mēs jau arī izsecinājām. Bumerīši, un kuru es... Benz, es arī izvēlētos Behu. Behu, jā. Jā, man patīk. Daņiksei nopirka savu ļoti krūtu BMW 6. sērijas. Man patīk tā mašīna. Man patīk Behas, jā. Tieši tas izskats vai kaut kas cits vai kopsumā? Jā, izskats. Izskats, salons, kā sēdēt, kā pārvietoties ar to mašīnu. Jā. Nevis tāpēc, ka tā mašīna ir populāra un tāpēc man viņa patīk, bet jā, man patīk dizains, man patīk BMW automobīls kā tāds, jā. Viņā sēdēt, viņā atrasties, kā viņa izskatās, jā. Bet tev tā pašam nav bijis? Tu izbrauc ar diezgan daudz mašīnām, es tā sapratu. Ir bijis tā, ka iekāpjot BMW ir tieši tā aura tāda, ka tev gribās. Nē, es arī ar golfiņu dočībām. Tev visu laiku ir viens pats. Kā tik muzons un nerubījās, kad ieslēdz apakšā. Atkarīgs no tā, ko mašīna var parādīt. Ir viņa jauda, pārbaudīsim to jaudu. Nav jauda, ieslēdz Raimondu Paulu un pukšķina mierīgi lēnām. Citroenā. Jā, toši. Brillīts uzvelco. Kā tu sevi raksturotu kā braucēju? Es braucu ļoti pārliecinoši. Ļoti pārliecinoši. Es varu pateikt, ka es esmu diezgan labs, gan drīz vai profesionāls braucējs, bet reizēm es braucu diezgan agresīvi. Kāds sēžot blakus varētu domāt, ka es nebraucu labi, dēļ tā, ka reizēm man ir vienkārši tie manevri šādi tad ir agresīvi un strauji, un kāds var nobīties no tā, bet tas, ko es daru uz ceļa, es noteikti to daru ar 100% pārliecību. Man tas pats Ivars iemācīja par vārdu, ko nozīmē vispār profesionāls. Profesionāls ir cilvēks ne jau kurš nekļūdās, kas kļūdās, bet uzreiz ātri var iziet no situācijas. Tas ir profesionāls. Un man ir bijuši kaut kādas situācijas uz ceļa, bet es ļoti ātri varu viņas atrisināt vai izvairīties no kaut kādām sadursmēm. Un pat tad, ja ir ir bijuši kaut kādas situācijas, ka ir sadursme minimāla, bet viņa varēja būt ļoti nopietna, bet pateicoties manai braukšanai, man izdevās izvairīties no tā, ka tur varēja būt ļoti nopietnas sekas. Un uzreiz man bija viena situācija, kur tur es pats, tas ir uz maniem pleciem, es nokļūdījos, bet es diezgan labi atrisināju to situāciju, jo tur varēja būt diezgan smaga avārija. Bet tur tāda neliela sadursme bija, un kamēr otrā mašīnā šoferis vēl nesprata, kas notiek, tikmēr es jau biju ar saskaņotajām lapām jau stāvēju un teicu, man piedodiet, man jādodas tālāk. Tas bija ļoti ātri. Tā rīkotos profesionāls. Bez stresa, bez panikas, uzreiz
saproti, kā rīkoties attiecīgi. Kurš ir reakcija tev? Jā, nu es teiktu, ka es braucu labi. Jā. Es varu braukt arī, ja es brauktu mierīgi, nu tad vispār būtu izcili. Bet reizēm tā mierīgā braukšana arī tad tev vajag taisīt ātrus manevrus. Reizēm tā pārlieku mierīgā braukšana tieši vairāk problēmas uztais. Labāk kaut kur iespied čībā un ātri izdarīja lēmumu nekā kavē diseni. Harmonija. Jābūt tādam, jābūt tādam. Jā, pilnībā piekrīt, 100%. Jā. Nu, labi, ir laiks otrajai spēlei. Puši. 4 bildītes ar automobīļu kļūdiņām, brīdinājumiem un pārējiem ķiņķēziņiem, kas var izlikt uz paneļa. Un galvenais uzdevums ir pateikt, ko tā kļūda vai ķiņķēziņš nozīmē. Tātad pirmais mums ir širāts. Atbilžu varianti būs? Varam izdomāt. Lūdzu. Tātad. Varbūt šitais varētu... Es viņu esmu redzējis. Tu esi redzējis? Tas nav saistīts kaut kas ar temperatūru un... Es galvenais smējos, bet es sapratu, ka tā varētu būt. Ar temperatūru. Varētu būt iespējams. Tosols tas nav. Tas ar eļu saistībā, ne? Eļa gluži te nebūs. Iedodiet tad atbilžu variantus. Nu, lāsmē bija vistuvāk šobrīd. Tu vari attīstīt. Okay. Uzkars uz temperatūru. Nu, motors uzkars. Tas ir tuvu tam, pa lielam šī kļūda iedegās, tas ir beidzies antifrīza līmenis, vai arī tiešām motors ir uzkars. Jā, nu, redzi, man ir bijusi situācijas, kur motors ir uzkars un beidzies antifrīza, bet man teksts izmetās uzreiz. Jā, nu ne visām šitais ir, bet šitie ir tādi, standarta simboli. Šitas uzreiz jāmet pa mēmējiem, jāmeklē antifrīzi. Un jābrauc servis varbūt. Tā, tā mums ir širāts. Slidens. Saslīd mašīna. Pretslīdes, man liekas, šitais. Bembistu mīļākā. Bembistu mīļākā zīmīt, kļūdiņa, brīdinājums. Jā, tā arī ir tā ASR, jeb pretslīdes sistēma, kas ESP daži viņu sauc. Jā, tieši tā. Viņu var ieslēgt, izslēgt. Jā, un tad bija ārā. Bembistiem parasti nestrādā. Bembistiem viņa standartā ir komplektācija izņemt ārā. Tad ir šī tāda. Tas bija ar eļu saistībā šitais. Tas bija ar eļu, bet ir vēl viena. Kā iet? Eļas. Kritis stāvoklis sarkanais un dzeltenais, ka vajag pieliet, ne? Vai netrāpīja? Īstenībā trāpīja, jā. Es jau šito redzēju. Man liekas, mums šitais redzēja. Tu jau gāji šitam cauri. Bet Teslai šitāda nav. Es zinu, ka Teslai nav. Tāpat kā elektriskiem šitāda, nebūs. Bet pa lielam šitais ir spiediens, kā jau Denis teica, kritiski, viss slikti, un šitai vienkārši var pieliet. Tā kā parasti ir. Jo, mēs kļuvām bišķi zinošāki. Ja ir sarkans, tad ir bīstam. Diezgan labi. Nebūs tā, ka man apakšā rakstīs, Denis neko vispār nesaprot. Nē, īstenībā diezgan apsveicam. Jā, paldies. Super. Jā, tās kļūdiņas varētu vairāk tādas kļūdiņas īstenībā. Vairāk cilvēki mēs pasaulē mazāk. Varētu visu laiku tā mašīna kārties noscienāt kļūdās. Man pilns panelis deg, super. Ir forši, ka tu zini. Zini kā? Jā, izglītojies. Jo sievietes ierauga, es ieraudzītu, man būtu tāds... Kā to, nezinu, nekas... Bildi un ChatGPT. Man te F-burts deg. Jā, tā kā... F-burts peld kaut kur. Tur var būt situācija no svara. Piemēram, nezinu un tā. Ja naktas stunda nav kam uzrakstīt, uzzvanīt. Jā, tieši tā. Izlādējies telefons. Esmu vienmēr naktī uzvanījis Sinčai. Brauc mans tūk un pusi palīgājis stāv mežā. Jā, šitāda antifrīza zīme, antifrīzes simbols noteikti vajadzētu to zināt, jo tu brauc, jo tur jau var ļoti slikti mašīna. Diezgan, jā. Kamēr tas iedegās, tas vēl ir kaut cik glābjams, vai tas ir kaut kāds struns, bet ja tā brauc nezinot. Bet ja tu ignorē vēl, nezinot, tad tur var ļoti bēdīgi beigties. Jā, tā to noteikti vajag zināt. Bet tagad jau CSDD taisa tos jautājumus arī par tādām tehniskām zināšanām. Tur jāparāda, kur logu šķidrumu un tā tālāk. Bet var pajautāt, var nepajautāt. Tieši tā, ir kam pajautā un ir, kad viņi uzreiz tev parkošanās, satiksme. Maucam. Un brauc. Vēsturē nav nozīmes. 0 eiro startā un ātrā noformēšanā. Spied uz linka zem šī video, piesakies un tiec pie auto jau šodien. Parunāsim pēdējā sadaļā par Denisa motivāciju un disciplīnu. Kas viņam ir?
Viņiem ir, vai ne? Jā, protams, bez disciplīnas jau nevar īsti. Bez disciplīnas motivācija, tā ir tāda lieta, kas pazūd, parādās, pazūd. Pie tās ir jāpiestrādā, lai būtu labāki rezultāti, bet bez disciplīnas tu jau īsti neko sasniegt nevari. Jā. Disciplīnai ir jābūt obligāti. Ok, un mūsdienās, protams, ir cilvēki, kas nopērk krūtu tāčku, ko īsti nevar atļauties. Un vai tavuprāt šāds solis dot cilvēkam papildus motivāciju kapāt, vairāk kapāt un sasniegt kaut kādus mērķus ar šādu soli, ka viņš nopērka mašīnu, ko viņš nevarēja atļauties, bet viņam ir motivācija vismaz? Jā, atkarīgs no cilvēka. Ja viņš nopērk mašīnu, ko viņš īsti nevarēja atļauties, bet tiešām tas viņam bija tāds sapnis, viņš iztēlojās savā galvā, es gribu sasniegt to un to līmeni, un viņš varbūt nedaudz uztais tādas, kā GTA cheat codes ierakst, un pēkšņi tev ir tas, ko tev vajag. Un šeit arī tas ir tāds cheat codes, ka tu ne līdz galam vari atļauties, bet tu atrod veidu, kā tikt pie tā. Ja tā ir motivācija, un tu redzi, ka to var sasniegt, un tu tādā veidā vēl vairāk sevi piespiedzi sasniegt rezultātu, un tu izaudz līdz tam, ka tev jau tā mašīna, tu viņu vari atļauties un visu, un tu nolīdzini to, kas ir saistīts ar šo saucamo cheat code, tad, protams, ja tu turpini sev piespiest un tā strādā tev kā motivācija tiešām, un tev pateicoties tam uzlabojas rezultāti, tad jā, tad es arī varbūt izdarītu šādu gājienu. Es zinu, vienkārši man ir čoms viens uzreiz, kas nāk prātā, kas tā izdarīja. Un viņam tas nostrādāja par labu. Viņam uzlabojās rezultāti biznesā visā, ko viņš dara, un tāpatās viņš uztaisīja ļoti lielu naudu un nepagāja pat pusgads, ka viņš to mašīnu varēja atļauties. Viņam pirms tam jau bija plāns, vai viņam bija tāds, tā kā es vienkārši daru. Situācija, ļoti tāda, teiksim, nekomfortabla, viņš nebūs komforta zonā un viņš izdomās kaut ko. Viņš ir tāds cilvēks, kas nedomāja par to, kā būs, kad viņš zināja, ka viņš ar visu tiks galā, viņam vienkārši uzradās iespēja tikt pie šādas mašīnas, sanāca parādā naudiņu palikt, bet viņš to parādu vēlāk ļoti ātri nolīdzināja. Bet viņš tika pie mašīnas, kas bija viņa sapnis, un viņam uzradās šī iespēja, un viņš viņu realizēja. Tā mašīna viņam nostrādāja kā papildus motivācija. Tā bija tiešām liela motivācija. Man ir tā mašīna, un es zinu, ka es varu sasniegt tās mašīnas līmeni arī, lai varu viņu atpelnīt. Viņš to ļoti ātri arī panāca. Jā, bet ir, protams, tādi, kas nopērk mašīnu, pēc tam dzīvo tajā mašīnā un dzīvo mašīnā. Ir samaksāt, nevar. Pieslīd pie Coyote Fly, un pēc tam, ka jābrauc uz afterīti, tad afterīts ir turpat stāvvietā. Šādi varianti, jā, es nezinu. Gadās. Jā, vai noteikti, jā, ar mašīnu, ja tu gadījumā izdari tādu gājienu, tad vajag saprast, ka ar to mašīnu viss nebeidzās. Tāpat tās vajag. Tas ir viens mērķis, vajag turpināt iet, kustēties dzīvē, kamēr tev būs mērķi, uz ko iet, tikmēr tu arī tev būs tas karusels un tās emocijas baudīt to dzīvi, un tev būs dzīves prieks iet uz tiem mērķiem, jo tad, kad mēs visi sasniedzam un mums viss ir, tad rodas jautājums, ko tālāk. Paliek garlaicīgi. Jā, viss paliek garlaicīgi. Interesantākais jau ir tas ceļš līdz tam nevis rezultāts. Tā, jo tā, ka es pat negribu iedomāties, ka tu visu sasniedz, tad sākās PDD sindroms, tad tu sāc visādas muļķības darīt, jo tev dzīvē paliek garlaicīgi. Tā kā, ja jums ir mērķi, kuri nav sasniegti, tas ir labi, ejiet uz tiem mērķiem, un ja gadījumā jūs to neesat izdarījuši, kāds tur sāk pārdzīvot, bļāviens, man ir 35 gadi, es vēl neesmu sasniedzis vecī. Kamēr tu sporto un elpo, un tev ir laba veselība, un tev ir tie mērķi, un motivācija un disciplīna, un tu ej uz viņiem, tad tikmēr viss ir kārtībā, un galvenais atceries vēl baudīt to procesu, un tad vispār par to jau, man liekas, par pašu procesu jau ir stāsts mērķis, tas ir tāds kulminācija un tas galamērķis, bet to ceļu līdz tam vajag baudīt, man liekas, stāsts ir galvenokārt par to pašu ceļu. Jā. Ļoti skaisti. It kā par mašīnām runājam. Tik dziļi un perfekti pateikts, ka mēs šeit runājam par mašīnām un ne tikai. Un ne tikai. Pārsvarā par kaut ko un ar mašīnām. Kurš autozīmols vai modelis, tavuprāt, ir tas galīgais rādītājs, kad viss es esmu sasniedzis dzīves virsotni? Jā, šeit mēs atgriežamies pie tā, ka es esmu tāds cilvēks, kuram nav svarīgi, ka ir nenormāli krūta mašīna vai kaut kas. Man tā grūti būs atbildēt šo. Noteikti, ja tie ir tie augstā ranga autozīmoli, Porsche un Bentley un Rolls Royce, tad
Un, ja tu vēl nedzīvo tajā Rolls-Royce, un tev vēl ir apartamenti kaut kur, tad tu noteikti esi daudz sasniedzis jau. Nu, tas ir tāds rādītājs. Tā kaut kāds līmenis dzīvē ir. Jā, tad, minimums sasniegts, tad ir jāturpina augstāk. Bet tajā pašā laikā tev var būt golfs pa 10 pakām vai pa 5 pakām, un iespējams tu dzīvo tāpatās ļoti ērtos apartamentos, apstākļos, mājā, dzīvoklī, un tev tāpat viss ir labi, un finanses ir sakārtots, un ģimene ir pabarota. Tā kā tas nav rādītājs. Tajā pašā laikā, protams, ja tu brauc ar Rolls-Royce, tāpat laikā tas ir ļoti labs rādītājs, ka tev viss ir kārtībā dzīvē. Kā jau minēju, bet cerams, ka tu nepaņēmi kredītā to Rolls-Royce un nedzīvo viņā, un pēc tam nevar viņu vēl atmaksāt, jo arī tādas situācijas es ticu, ka ir. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir kāds pasaulē, kas nopirka Rolls-Royce un dzīvo viņā. Jā, es esmu arī ļoti pārliecināts. Tepat mums Latvijā ir tādi, kas brauc ar jaunāko X BMW un dzīvo toltē no sērijas. Nu, negluži, bet gan jau tāds individs. Es arī zinu tādus cilvēkus. Bet viņi izmet sevi no komforta zonas, sanāks baigi forši. Viņiem izdevās, viņi kaut ko sasniedz, nesanāks. Nē, zin kā, tur vairāk izskatās, ka nesanāk. Te mēs atgriežamies pie tā, ka ja tu nevarēji tajā brīdī atļauties, bet tu atļāvies, bet tu turpini tāpat strādāt, lai sasniegtu mērķi, un tu viņu sasniedz, tad viss ir kārtībā. Nevienam tādam nepārmet un super. Ja, tieši tā, izkāpt no komforta zonas, lai iedot sev kaut kādu motivāciju un vēlāk sakārtotu, tu jau izveidotu to komforta zonu lielāku sev apkārt, lai viņa tev būtu. Bet ja tu atdevi visu mašīnā un brauc koļīt tur mazās un brauc pa klubiem un tusējies un dzer un beigās, ka nedod Dievs piesēdies vēl alkohola reibumā pie stūres un tev noņem tiesības un viss ir slikti, tad nav īsti labi tā rīkoties. Un tāda keisa ļoti daudz zina. Disciplīna. Tāda, protams, ka daudz ir. Jā, ļoti daudz ir tā kā disciplīna un jādomā tomēr līdz kaut kā. Un, ja gribās sasniegt mērķus, tad vajag iet uz viņiem, nedrīkst par to aizmirst. Jā. Es domāju, šīs nots mēs arī nobeigsim. Paldies Denisam. Jā, paldies jums. Paldies, ļoti. Paldies, Lāsmiņ. Es ceru, ka jums patika šī epizode. Mēs jau tam runājām mazāk. Denis tur vairāk runāja, bet no šīs epizodes tiešām varēs daudzi sev paņemt motivāciju. Daudz ko vērtīgu. Jā, ne tikai, lai nopirktu savu sapņu kaut kādu mašīnu, bet vienkārši pat dzīvē iedvesmoties un varbūt pārdomāt pāris lietas uz jaunā gada nots. Jā, Lāsmiņa piefiksē antifrīzi simboliņu. Ja man būs elektroautorāts, man nevajag to antifrīzi. Jā, viņiem ir. Viņiem ir. Kaut kas metīsies ārā tādu. Neignorē lampiņas. Jā. Vai kaut kas izmetās, pievērs uzmanību. ChatGPT esmu iemet. Jā, ChatGPT. Arī jā. Kādam džekam. Labi, mīļie, spiežat like, subscribe, rakstiet komentārus, ko jūs domājat par šo epizodi. Jā, Denis pareizi rāda. Tiekamies nākamo ceturtdienu, nākamajā epizodē. Un paldies, ka tikāt tik tālu. Paldies. Braucam prātīgi. Čau. Ciao.